Tad, kad mūsu formas un izmēri ir nokopēti, sākam griezt ārā šo te detaļu. Tur, kur netiekam klāt, mēs stūrīšos ar griezēju disku, tur izmantojam slīpējamo disku, lai izslīpētu ārā šos te visus liekos materiālus. Rūpīgi pieslīpējam vēl visādas niansītes, lai panāktu detaļas precīzus izmērus no iekšpuses, taču no ārpuses mums ir nedaudz rezervīte. Izgriežam ārā šo te gatavos detaļas zonu no mūsu lielās detaļas, piestiprinam visu, pieķeram uz pāris punktiem un tad veicam pilnu metināšanu iekšā ar pilnu spēcīgu šuvi. Tad, kad viss ir iemetināts, nogriežam lieko materiālu, apslīpējam arī viņu līdz līdzenam skaistam rezultātam. Un šādi jau izskatās, kad viss ir iemetināts un noslīpēts, vēl tikai atliek smilšu strūkla. Šādi izskatās detaļa tai paredzētajā vietā. Tagad nāksies mums remontēt vietu, kuru šī te detaļa pārsedz.